Es esmu drošs, ka man Latgalē izdosies atrast kaut ko maģisku. Es centīšos Latgali sajust iekšķīgi un ārīgi. Toties es kārtīgi izkustēšos un noteikti arī pamuzicēšu. Nu ko tad, dodamies sajust Latgali kopā? Latgala ir zilo ezeru zeme, taču viens no ezeriem ir īpašs – Čertoks jeb Velnezers. Par Čertoka ezeru jeb Velnezeru apkārtējie iedzīvotāji zina stāstīt daudz un dažādus nostāstus. Tā apkārtnē nekad neesot dzīvojuši cilvēki, jo tie pie ezera nevar ilgstoši uzturēties. Ezera apkārtnē cilvēki bieži nomaldās. Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem ūdenstilpnē nedrīkst peldēties. Atrodoties šeit, man tiešām nepamat sajūta, ka Latgala ir maģiska vieta. Par Čorteka ezeru vietēji iedzīvotāji zina stāstīt vairākas leģendas. Turistiem šī vieta liekas ļoti īpaša un tā ir diezgan pieprasīta. Tomēr vietēji iedzīvotāji varbūt tās kaut kur izvairās šeit apmeklēt. Un par ūdeni atkal ir tādi stāsti, ka tas tomēr ceļot cilvēkus uz augšu un tādēļ ezeru ir grūti pārpeldēt pāri. Un to mēs varam vienkārši pavisam pārbaudīt. Šādā veidā. Kaut kāda maģija tajā ūdenī tomēr laikam ir. Lai par leģendām pārliecinātos, aicinu jūs apmeklēt pašu šo Čorteka ezeru, tomēr es uzskatu, ka tajā visā kaut kas slēpjas. Daugavpils muzejs – šī ir vieta, kur jums pavisam noteikti ir jāapmeklē. Interesants ekspozīcijas un bagāts kultūras mantojums. Un kas ir pats interesantākais, šeit dzīvo spoks. To es nebiju gaidījis. Naktsargi katru vakaru dzird smagus vīrieša soļus, dažreiz pat priekšmeti tiek pārvietoti. To ir fiksējušas arī novērošanas kameras. Ierakstā redzamas neizskaidrojamas sfēras, kas lido pa muzeja ekspozīciju zāli. Novērošanas kameru uzstādītāji apgalvo, tie nav signālu traucējumi vai mušas, bet gan kaut kas mistisks un neizskaidrojams. Es pati neticēju, ka spoks eksistē, bet vienu dienu es sēdēju savā kabinetā, pļapāju ar savu kolēģi. Un pēkšņi pa galda virsmu paslīdēja teikāna. Mēs bijām tik izbrīnītas, nevaru pat paskaidrot. Droši vien spoks gribēja padzert tēņu. Pastāv leģenda, kādreiz šeit dzīvoja karavīrs un viņš izdarīja pašnāvību, un tagad viņa dvēsele meklē mieru un lido pa muzeja ēku. Šī vieta tiešām izskatās maģiska. To vajadzētu pārbaudīt. Interesanti. Te kādreiz bija darbnīca, kur šuva terpus karavīriem, kas dienēja Cietoksnī, un te arī dzīvoja daži no karavīriem. Grūti pateikt. Un grūti to visu izskaidrot, bet varu pateikt droši, ka te kāds dzīvo. Un cik cilvēku vispār, cik ir visi, kas ir strādājuši, visiem ir bijusi saskara, visi ir kaut ko redzējuši? Parasti šie trokšņi notiek naktī. Un par to mums stāsta naktsargi, protams. Dienas laika, kad te cilvēki staigā, grūti pamanīt kaut ko tādu neparastu. Un ja jūs, piemēram, satiekat kādu cilvēku, kurš varbūt tās galīgi pavisam netic tādām lietām, kā jūs man tagad iestāstīsiet, ka te ir spoks, tad
Jūs piedāvājat varbūt tās pakalpojumu, ka es varētu te palikt pa nakti un pats mēģināt tos koku ieraudzīt? Vai? Jā, bet es nevaru jums pateikt, ka tieši šai naktī jūs dzirdēsiet tos soļus. Ja? Tas nenotiek katru nakti, ja? Laiku pa laikam. Un agrāk mēs nevarējām pierādīt, ka kaut kas eksistē, bet tagad kameras to visu var redzēt. Arī raidījuma tapšanas vakarā filmēšanas grupa saskārās ar kaut ko neizskaidrojamu. Pamatot ekspozīcijas telpu, novērošanas kameras fiksēja lidojošas sfēras. Un šī ir sejas, kas notiek pēc gliemeža vēšanas. Ticiet vai nē? Nu, ziniet, palikt nēdušam Latgalē, tas būtu ļoti muļķīgi. Jo šeit katrs iebraucējs tiks pie laba galda un pie ļoti viesmīlīgiem cilvēkiem. Ir piedzīvot dzīvē. Un tad, kad ir pēsts, kas ir labākais, ko var izdarīt, uzkāpt kokā, nopeldēties un pastabulēt stabulīt, vai uzspēlēt jebkur citu kalibra mūzikas instrumenti, kas ir Latgalē ražots, kā piemēram koklis un vēl sazin kas. Bet es domāju, ka var atrast arī kaut ko dvēselī, vai ne, Robī? Es domāju, ka kāpēc, lai vispār dienas beigās neaiziet un nopeldēties kaut kur. Es zinu, ka pavisam noteikti to nevajadzētu darīt Čortaka ezerā, jo tas esot bīstami un tur ir dažādas leģendas, kāpēc to vienkārši nevajag darīt. Un kas pārsteidz visvairāk ir tas, kad izdevās atrast arī kaut ko dienu maģisku, ko es pat nevaru izskaidrot īstenībā. Tā kā iespējas ir daudz, plašas, un tās ir tikai jūsu pašu rīcībā un jāatklāj pašiem.